draugi, ir pavisam nesen beidzies Baltijas jauniešu festivāls, un Baltijas jauniešu festivālā, man liekas, bija daudz lielisks mūzikas, bet bija arī superīga sludināšana. Brālis Franklins Grems lieliski sludināja Dievu vārdu, un visu laiku runas laikā viņš teica, Bībele saka, Bībele saka, Bībele saka. Un tad tie, kas iznāca priekšā, viņš lietoja tādu vārdu, ka jūs esat glābti, pestīti. Un šis raidījums, un vēl vairāk raidījumi, pēc tam mēs plānojam, ka būs kopā 7 raidījumi, ir brīdis, kad mēs runāsim par to, ko Dievs izdarīja jūsu dzīvē. Šokar mēs runāsim par pestīšanu, nākamajā vakarā mēs runāsim par to, kā es varu būt drošs, ka es esmu pestīts un glābts. Un šokar kopā ar mani studijā ir Modris, mācītājs Modris, un viņš ir mums tumšais mācītājs, es šokar esmu gaišais mācītājs. Mēs mēģināsim pa diviem kopā ar jums saprast, ko Dievs par to runā. Un mēs izmantojam tādu grāmatu kā Vektors, tāpēc arī raidījums saucās Vektors. Ja jūs bijāt Baltijas jauniešu festivālā, jums šo grāmatu iedeva. Un ja jums ir laiks, un es ceru, ka jums ir laiks, atrodiet iespēju vienkārši izlasīt, tur ir fēnas raksturvietas, to, ko Dievs saka par tavu dzīvi, super grāmata ir Bībele vajag lasīt, un arī šeit ir labs materiāls, un mēs izmantosim šo materiālu, lai jūs varētu sekot līdzi. Ja ir iespējams, var mēģināt atrast arī internetā, un PDF formātā varbūt ir šī grāmata, par kuru mēs runājam. Mēs iesākumā pielūksim Dievu dažos vārdos, un tad mēs ar Modri sāksim runāt par pestīšanu, ko mēs ar to saprotam, un varbūt, ka arī tu sapratīsi vairāk, un varbūt, ka, ja tev ir jautājumi, tie, kas tiešraidē skatījās, varēja rakstīt un uzdot jautājumus, un ja tu šo raidījumu skatīsies vēlāk jau arhīvā, tad ieplāno laiku, ka tu vari apstīties nākošos raidījumus, jau apskatīties tiešraidē, un varēs uzdot arī jautājumus par to, kas šeit ir. Lūdzam, Debes Tēvs, Tev pateicos par šo iespēju, un es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, lai ikvienu, kurš skatās, tu uzrunā tieši sirdī, lai viņš saprot to, ko mēs runājam, un lai viņam rodās īsta pārliecība un vēlme par glābšanu, ko tu esi devis viņa dzīvē. Āmen. Labvakar, Modi. Es tev izlasīšu raksturvietu, un mēs ar tevi esam labi pazīstami, tāpēc es ceru, ka tev būs viegli. Ko? Es ceru. Es ceru, jā. Un ja es kaut ko nekad nav viegli, bet labi. Viņam ar mani nav viegli, ja? To saka mans, vispār viņš man ir brālis, ja? Un viņš man saka, ka viņam ar mani nav viegli. Es ar viņu pēc tam parunāšu par to, kāpēc mums nav viegli. Klausies, Filipiešiem, Bībelē, Filipiešiem 2. nodaļā, 5. līdz 8. pants. Es izlasīšu, un tu mums varētu pateikt tiem, kas mēs te esam šeit un skatās tur, kas tur ir vissvarīgākie vārdi, un kāpēc tev liekas, ka viņi ir svarīgi. Kas tur tik labs ir. Savā starpā turiet tādu prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs, un cilvēku kārtā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Man liekas, ka te pusi no vārdiem vispār nesaprotam parastam cilvēkam, kurš tur nav Bībeles skolā sēdējis. Man personīgi liekas, ka 2 lietas, kas tur ir ļoti, ļoti svarīgas. Pirmkārt, Jēzus Kristus ir Dievs. Un otrkārt, viņš ir cilvēks. Nu, kad viņš ir Dievs, kad viņš bija debesīs, protams, tagad, kad viņš ir pa zemi staigā, tas nozīmē, ka viņš arī bija Dievs? Tas nozīmē, ka viņš atstāja savu dievišķumu un viņš kļuva cilvēks. Viņš staigāja pa šo zemi, dzīvoja, kalpoja un mira kā cilvēks. Tad ir pašā laikā pilnīgs Dievs. Un tas ir Kristus dievišķums un tas, ka viņš ir cilvēks. Viens no mums. Tu par to iztukšoji, ja? Jā, viņš sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Cilvēkiem līdzīgs, viņš ir pilnīgs cilvēks, un pašā laikā viņš ir atšķirīgs no visiem citiem cilvēkiem. Ja visiem citiem cilvēkiem ir zemes tēvs, mēs zinām, pat ja mēs pat nepazīstam savu zemes tēvu, mēs zinām, mēs esam piedzimuši no vīrieša, no cilvēka, mēs esam cilvēka bērni. Viņš ir saukts par cilvēka dēlu, tad pašā laikā Kristus tēvs ir Dievs. Un viņš ir pilnīgs Dievs un pilnīgs cilvēks, tāds unikāls stāvoklis, kas ir par Jēzu Kristu. Tas nozīmē, ka tad, kad viņš staigāja pa zemesvirs, viņš jebkurā brīdī varēja pateikt, veči man apnika, es tinos uz mājām, ja, un aiziet pie tēva un pamest visu. Nu, varēja, pareizi. Es domāju, ka varēja. Jebkurā brīdī tā bija viņa izvēle. Kad jo viņš ir Dievs, viņš izlēma un dara, pareizi. Pilnīgi, jā. Bet viņš izvēlējās, pasties, kas te rakstīts, viņš izvēlējās nevis, kā jaunieši saka, uzmest, vai aizmirst, viņš izvēlējās palikt, un pasties, kā rakstīts, viņš saka, viņš
pieņēma, ja, līdz nāvei vispār. Samaksāja par mūsu grēkiem. Bībele saka, paklausīgs līdz nāvei, un ir tas zināms stāsts par Jēzu Ģedzemānē, kad viņš lūdz Dievu. Viņš teica, tēvs, ne mans, bet tavs prāts notiek. Viņš teica, ja iespējams, es labprāt nemirtu. Nu jā, viņš pirms tam saka, nu ja var, ja lai kaut kā savādāk notiek. Fenomenāli. Iedomājies, par pestīšanu runājot, ir jāsāk runāt par Dievu. Un Dievs, nevis kaut kāds cilvēks, ne tante, ne onkols, ne Franklins, kur sludināja, bet Dievs izlēma, ka man un tev ir vajadzīga glābšana, jo Bībele saka, visi ir grēkojuši. Tas nav tā, ka mācītājiem glābšanu nevajag, evaņģelistiem nevajag, visiem vajag. Nu, tas ir stāsts par to, kas vispār ir kristietība, jo tas nav cilvēka ceļš līdz Dievam, labi darbi vai vēl kaut kas, ka viņš sasniedz Dievu, bet Dievs, pestīšana, glābšana, attiecības ar Dievu ir Dieva ideja. Dievs nonāca uz zemi. Skaties, 2. pāns, nākamais, kas mums jālasa vēstulē Romiešiem 5:8, tur vispār interesanti, man liekas, parādās iemesli, kāpēc Dievs vispār to darīja. Skaties, bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Ļoti būtiski Dieva mīlestība. Dievs parāda, ka ir jautājums, kāpēc Dievs to darīja, kāpēc Jēzus nāca uz šo zemi, kāpēc viņš mira pie krusta, tāpēc, ka Dievs mīl. Tas nozīmē, ka Dievs nesūtīja savu dēlu nomirt par labiem, bet par grēciniekiem. Jā, Bībele saka, veseliem ārsts nevajag, bet slimiem. Tu gribi teikt, ka es biju slims? Pavisam, es tev pazīstu, es zinu. Tu pazīsti un zini, ka es biju. Tieši tā. Izmetiet viņu ārā no šī raidījuma, aizvāciet viņu projām. Ne, tieši tāpat kā es. Viņam ir taisnība. Klausies, ko viņš saka. Viņš ir mans bračs, ka viņš mani pazīst. Viņš zina, ka es biju. Patiesībā manā dzīvē bija tāds brīdis, ka brālis man gāja blakus un evaņģēlā, kā tu teici, viņš saka, kā tu beigsi vienreiz šņabirīt, ja? Un viņš jau bija ticīgs, un es negribēju vēl ticēt Dievam. Rakstīts Bībelē glābēt cits ar bailēm. Es mēģināju. Tev izdevās. Un klausies, Dievs, iedomājies, Dievs paņēma savu dēlu un teica, ej, un dēls saka, es gribu, un atnāca un samaksāja par taviem un par maniem grēkiem. Un viņš arī zināja, ka ne visi viņam paklausīs, un viņš vienalga samaksāja par visu cilvēces grēkiem. Super, fenomenāli. Skaties, nākošo raksturvietu, ko es tev izlasīšu, 1. korintiešiem 15. nodaļa. Jo es jums vispirms esmu mācījis, 15. nodaļā lasu 3. un 4. pāntu, jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, un ka viņš aprakts un 3. dienā augšām cēlies pēc rakstiem. Nu, to es te saprotu un lasu, Kristus ir miris, tas, ko mēs runājam, viņš nomira par mūsu grēkiem. Burtiski, mūsu grēki tika uzkrauti Jēzum Kristum. Un es varu nākt un lūgt piedošanu un saņemt piedošanu. Bet tad viņš piemina vairākas reizes pēc rakstiem. Kāpēc, par ko tur ir pastāst cilvēkiem, pastāsti man? Tāpēc, ka Dievs jau pašā sākumā pestīšanas plāns nav kaut kas tāds, kas Dievam pēkšņi, ideja, darīsim tā, jo cits nekas nedarbojās. Dievam šī doma, šis plāns, ka tas ir veids, kā atjaunot cilvēku attiecības ar Dievu. Tas Dievam jau tas ir no paša sākuma, un Dievs to pasludina savā vārdā. Tu lasi tā saucamo veco derību, Bībele sastāv no vecās un jaunās derības. Tad, kad saka pēc rakstiem, tas nozīmē, redzi, tur Bībelē jau Dievs par to teica. Jā, Dievs jau to pateica iepriekš, un viskonkrētākā ir iesaist 53. nodaļa, kur Dievs runā par Jēzu Kristu, par to, ka viņš nomira par mūsu grēkiem, runā par to, ka viņš uznes mūsu grēkus, slimības, sērgus, sodu, tas viss bija uzlikts viņam. Vairākus simtus gadus pirms Jēzus Kristus staigāja pa zemes virsu, pravieši, tad, kad Dievs viņiem to pateica to cilvēkiem, ierakstīja Bībeles grāmatās, un Jēzus to precīzi piepildīja. Iedomājies, Dievs tevi mīl, Dievs sūta savu dēlu, dēls tevi mīl, un dēls būtiski upurē savu dzīvi par tevi. Un tas, ko jau Modes sākumā teica, viņš ir pilnīgi cilvēks, tas nozīmē, viņš cilvēcīgā miesā var paņemt, viņam uzkrauj visu cilvēks grēks, viņš ir pilnīgi Dievs. Līdz ar to viņš mūžīgā gara spēkā, kā Bībele saka, upurēja sevi nevainīgi, lai tev un man būtu piedošana. Iedomājies, un nepelnīt. Un skaties, Dievs to nedarīja noslēpumā. Dievs to jau teica 100 gadu pirms tam, caur praviešiem runāja, caur rakstiem, ka tā būs. Un citi tik un tā viņam ticēja, un citi neticēja, līdzīgi kā šodien, pareizi. Tieši tā, man liekas ļoti būtisks fakts, kas vēl šeit ir atklāts. Ik viens cilvēks, mēs zinām, mēs mirstam. Yeah. Ja? Un ik viens, kad viņš nomirst, normāli, ja vien nav kaut kas ekstra, viņš tiek aprakts. Ja? Un Kristus miris un aprakts. Bet Kristus ir kaut kas ļoti īpašs, viņš ir augšām cēlies. Augšām cēlies.
Ja, un šis augšām celšanās fakts, Bībele saka, viņš kā pirmais no cilvēkiem, kas ir augšām cēlies, un Kristus nekad nemirs vairāk. Un Jēzus teica, ka viņš ir augšām celšanās un dzīvība, un kas viņam tic, arī nemirs. Un viņš šo dievišķumu, tas atklājas arī tajā, ka mēs cilvēki, mēs pret nāvi, mēs neko nespējam. Dzīves, kur viņš tagad ir? Viņš ir pie tēva troņa debesīs, Bībelē saka. Tas pierāda viņa dievišķumu, ka viņš ir augšām cēlies, un reizēm cilvēki saka, un viņš viņš mīra un tā tālāk. Tu cilvēku priekšā manā glābūtnē pasaki, tu tam visam arī tā reāli tici, jā? Protams, reāli. Pa īstam, tam ticēja pirmie apostoli, tam ticēja, viņus visus nogalināja tieši par šo faktu, ka viņi sludināja, ka Jēzus Kristus ir augšām cēlies, un viņi bija gatavi mirt par to, un arī es reāli esmu piedzīvojis, ka Kristus ir dzīvs. Tad, kad es viņam lūdzu, viņš atbild. Tas, ko es viņam prasīju pasties, viņam saka, tu tici, ja Bībelē rakstīts, ja tu ar savu sirdi ticēsi un ar muti apliecinās Jēzu par kungu, tas ir svarīgs. Ja tu esi sāks ticēt Jēzum Kristum, tev ir jāsāk stāstīt par to citiem cilvēkiem. Tev ir jābūt pietiekoši drosmē pateikt, jā, es ticu. Jā, es ticu. Nē, es nevaru pierādīt, kur sēž Dievs, bet viņš ir. Un Jēzus Kristus ir pie tēva debesīs. Un tad, kad es saprotu, ka Jēzus ir pie tēva debesīs, Bībelē ebrejiem ir rakstīts, ka mēs varam pieiet pie žēlstības troņa bez bailēm, jo mums ir aizstāvis Jēzus Kristus. Un tad ir tādi cilvēki, kuri saka, es esmu pārāk grēcīgs, es tur nevaru, ja? Un nākošā raksturvieta ir vienkārši superīga raksturvieta, jo, es nebiju pelnījis piedošanu, ja? Tā kā tu mani pazīsti un zini, ka es nebiju pelnījis, es tevi pazīstu un zinu, ka tu arī nebiju pelnījis, ja? Pareizi, es savu tu īsti man nepiekrītu. Bez variantiem, ne? Bez piekrīt, jā. Man likās, ka viņš negrib man piekrist. Bet klausies, kas Bībelē ir rakstīts, paskaties. Ja tu sēdi un domā, un saka, es neesmu pelnījis, ja, tu redz agres, tur izstāst pēc mācītāja un svēts tāds viss, ja. Modris vispār jau pastieties kāds apgarots un spiedīgs, un Oriols, jā. Tā nav taisnība. Bībele saka, visi ir grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības, un Dievs mūs tomēr ir glābis. Kāpēc? Paklausies raksturvietu, kāpēc Dievs glāba mani un kāpēc Dievs glāba tevi. Efeziešiem 2. nodaļa no 8. līdz 9. pantam. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā. Un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Pastāst cilvēkiem, man liekas superīga raksturvieta, kas vienkārši burtiski, nedod iespēju sēdēt un čīkstēt. Es esmu tāds grēcinieks, man nav nekādas cerības. Tie ir rakstīts pavisam savādāk. Man liekas, ka tie ir divas lietas. Pirmkārt, vārds žēlastība. Ko tad nozīmē žēlastība? Žēlastība ir nepelnīta labvēlība. Un vārds Dieva žēlastība runā arī par to, ka es biju vainīgs. Es biju grēkojis. Es biju pelnījis sodu. Jā, lai es patiešām novērtētu žēlastību, man ir jāatzīst, ka es biju vainīgs un pelnījis sodu. Protams. Ja? Jo bez tā žēlastība ir es neatzīstu kā žēlastību, tad vienkārši tas ir, nav vērtības tam. Ja? Bet, kad es atzīstu, ka es esmu vainīgs, ka es esmu tas, ko tu teici, ko Jēzus teica, ka veseliem ārsti nevajag, bet slimiem. Jā, es esmu slims. Slimais zina, ka viņam ārsti. Tieši tā. Tas ir būtiski, man liekas, ja? Un žēlastība ir nepelnīta labvēlība. Neviens mēs nebijām pelnījuši. Kā es teicu sākumā, pestīšana, glābšana, piedošana, tā ir Dieva ideja. Tas nav cilvēka plāns. Mēs visi, katrs lūkojāmies uz savu ceļu, katram šķita tā kā pareizi tā es daru, ja? Bībeles mēs visi maldījāmies kā avis. Katrs lūkojās tikai uz savu ceļu un kā gribējām, tā darījām, dzīvojām. Ja? Bet Dievs neatkarīgi no tā parādīja savu žēlastību. Viņš deva dāvanu. Dāvana, tas ir kaut kas tāds arī, ko man sniedz, un tad, lai man ir jāpieņem tā. Ja? Bet šeit ir teikts tālāk, ne ar darbiem. Tā dāvana ir tāpēc, ka Dievs to deva bez maksas. Viņš dāvina to kā dāvanu, lai man nebūtu doma, ka man ir jānopelna glābšana, man ir jāizdara tas. Ja es nevaru nopelnīt, kā es varu dabūt? Es varu dabūt ticībā uz Jēzus Kristu, tik vienkārši ticībā uz Jēzus Kristu. Un to tu rāvi no kurienes? No Bībeles. No tā, ko es tev izlasīju, pareizi. Jā, redzēji. Es te gribēju, lai viņš to pasaka, tas ir no Bībeles, jo Modris ļoti labi stāsta par to, ka dāvana, un vienalga man gribās viņu dabūt kaut kā, un vārds ir ticībā, pareizi, ka es ticībā pieņemu to, ko Dievs darīs. Ticība nevar īsti tā nosvērt, pareizi. Bībele saka, ticība ir pārliecība par neredzamām lietām, stipra paļaušanās uz to, kas cerams. Bet bieži cilvēki saka, es nevaru ticēt tam, ko es neredzu. Bet
ja mēs lūkojamies pasaulē, ja mēs izņemam laukā... Jā, bet to, ko es redzu, man nav jātic tam vairāk. Jā, bet vispār, ja mēs paņemam ārā ticību no pasaules, tad visa pasaules sistēma sabrūk. Tu iekāp autobusā, tu nepaprasti šoferu tiesības autovadītājiem. Tu nezinu, vai viņš ir nopircis tās vai vēl, ka tu uzticies, ka viņš... Tu nepaprasti jau parādīt Rīgu, piemēram, jāsaka, parādi man Rīgu, jā, es zinu, kur braukšu. Nē, tieši tā, un tāpat tās cilvēki lidmašīnā kā piekšā arī neizjautā pilotam, cik viņš ir lidojis. Vajadzētu pamēģināt nākošais iet, kā pilota kabīnē, saka, es gribu redzēt tavu apliecību. Veikalā tu pēc produktus, tu nezinu, varbūt ir kāds indi piebērs. Vienkārši mūsu ticība ir... Tu man sabiedēsi, es vairāk nepirkšu veikalā gaļu, viņš šausmīgas lietas stāsta. Es vienkārši cenšos pateikt, ka ticība ir dabiska lieta, ka Dievs ir devis katram mums spēju ticēt. Ticēt ir normāli. Jā, un ticība patiesībā ir izvēle. Un tāpēc, un ja viņš saka, ka es nevaru ticēt Dievam, bet patiesībā visu dzīvi dzīvo ar kaut kādu ticību kaut kam, viņš melo. Tieši tā. Viņš vienkārši meklē tāds labs latviešu vārds atmasku, jā, vai kā tas ir, kā ir latviski. Jā, viņš cenšas attaisnoties. Attaisnoties, jā, labi, ka man tāds gudrs brālis saprot latviešu valodu. Iedomājies, saprot, Dievs ir radījis cilvēkus ar spēju uzticēties, un patiesībā cilvēki grib uzticēties. Jā, tas ir dabīgi cilvēkam. Normāls, pareizi. Tāpēc ir tik daudz krāpnieku, dažādu firmu, kā vēl kaut kas, kas cenšas, kas uz cilvēku lēticību, jo cilvēkam ir dabiski uzticēties un ir predabiski neticēt. Jā, un tad, kad es saku, ka es nevaru ticēt un nespēju ticēt Dievam, es meloju sev. Jā. Laikam velns man mēģina palīdzēt kaut kādā veidā izvairīties no ticības Dievam. Skaties, tas zin, ko nozīmē, ka mums nebūs nekāda attaisnojuma. Mēs visi stāvēsim Dievu priekšā. Un es nevarēšu viņam izstāstīt, zinu, Dievs, es nespēju noticēt, zinu, Dievs, man neviens nestāstīja, zinu, Dievs, es nekur to nedzirdēju, zinu, Dievs, es neko nesajūtu. Jo, kad es arī skatījos Baltijas jauniešu festivāla laikā, neviens cilvēks no tiem, kas iznāca priekšā dot dzīvi Jēzum Kristum, raudāja. Vienkārši raudāja, viņi neko nebija izdarījuši, viņi vienkārši bija atnākuši uz festivālu. Un laikam, klausoties Dieva vārdu, pat sludināšana nenotika tur ar kaut kādu spiedienu vai vēl kaut ko. Vienkārši sludināšana. Svētais gars izdarīja brīnumu, viņi saprata, es esmu grēcinieks. Un vēl viņi saprata, ka viņiem nekas nav jādara, lai kaut kā nopelnītu Jēzus piedošanu, jo viņš viņus mīl un viņš ir gatavs piedot. Viņi atnāca, viņi lūdza viņam piedošanu. Un pasties, un visi viņu grēki, visu, ko viņi līdz tam ir darījuši, Bībele saka, viņi ir dzēsti. Cik tālu rīti no vakariem, tik tālu Dievs liek mūsu pārkāpumus. Viņš aizmirst, viņš neatgādina. Bībelē ir rakstīts, ka Dievs Jēzu Kristu to rakstu, kas vērsts pret mums, visas apsūdzības, kas ir pret mums, viņš paņēma un pienagloja pie krusta. Tu esi brīvs, ja tu esi atdevis savu dzīvi Jēzum Kristum. Tev vairāk nav jānes tavu grēku nasta. Tu teiks, es jūtos vainīgs. Reizēm ir tā, ka Dievs piedod, un cilvēks īsti tur, viņš saka, es nezinu, ja viņam tā vainas sajūta ir. Ko tur lai izdara, jo tas, ka Dievs ir piedevis, Bībele to apsola, ka Dievs ir piedevis, ja es lūdzu piedošanu. Mūsu prāts joprojām ir, joprojām mēs zinām lietas, ko mēs esam darījuši. Jā, un ir kaut kādas lietas, Tas nozīmē, piedošana nenozīmē amnēzija, ka es aizmirstu savu pagātni. Tieši tā. Okay. Tieši tā. Piedošana ir Dieva izvēle, tad, kad es izsūdu savu grēku, saku, Dievs, es esmu grēcinieks, piedod manu grēku. Jā. Es ticu tavam dēlam, kas nāca šo zemi, kas nomira pie krusta par maniem grēkiem, kas ir apglabāts, kas ir augšām cēlies. Bībele saka, tas ir evaņģēlijs. Es ticu uz to, un es pieņemu to savā dzīvē, šo upuri. Tas ir tas, ko es pieņemu. Tajā brīdī Dievs piedod man. Un ir svarīgi arī, kad es pieņemu šo piedošanu, kad es piedodu sev, man joprojām reizēm ir žēl par lietām, ko es esmu izdarījis kādreiz. Kad es nepazinu Dievu, es nāku Dievu priekšā un ir kaut kāda situācija. Jā, tas tieši var iespēja robežās vai izlabot. Tā ir grēku nožēla, jā, kad es patiešām, ko varu, es izlaboju, bet ir lietas, ko es nekad nevarēšu izlabot. Jā. Bet man ir šī apziņa, es zinu, tāpat kā mēs lasījām, ka Jēzus pēc rakstiem, ir mīris, tieši tāpat tās rakstos ir teikts, ka Dievs ir izdzēsis šo apsūdzības rakstu. Un tad, kad es nāku šīs domas, kāpēc es to darīju, tā es saku, Jēzu, man ir žēl, es pateicos, ka tu man piedēvi, jo ir piedots. Es diezgan ilgi nespēju tikt galā pats personīgi ar to, ka es zināju, ka Dievs grēks piedod, es biju Bībelē lasījis, ka Dievs grēks piedod, un tad bija tādi brīži, kad, ticīgie saka, vēlns tur apsūdzēt, tur stāvies, pat reizēm atceros, ka es stāvu pie kanceles, jau tur sludina jau mācītājs, un galvā ienāk doma, tev nav tiesības sludināt, jo tā un tā tu darīji. Bet Bībelē rakstīts, ka Dievs neatgādina. Visu, ko tas nozīmē, ka vienkārši vēlns nāk un apsūdz. Un tā ir baigā atšķirība. Tev nav jāiespringst, ka tu atceries joprojām, ko tu esi darījis, bet
vajag es nezinu pat kā, lai es tev tā normāli cilvēcīgi pasaku. Nu vienkārši necepies. Nevajag cepties, nevajag palīdzēt vēlnām. Viņš tev sūdzēsies, ka tu esi ļauns un slikts. Bet Jēzu Kristu mums ir piedošana. Un tas nav tāpēc, ka tu esi baigais super cilvēks, bet tāpēc, ka viņš mīl tevi. Viņš vienkārši reāli mīl tevi. Saprot, viņš atstāja debesis, iztukšoja sevi, piedzima kā cilvēks, dzīvoja kā cilvēks, dzīvojot kā cilvēks, viņš sludināja Dievu vārdu, viņš palīdzēja cilvēkiem, ja? Un tad viņš paņem viņam uzkraut, burtiski visas cilvēks grēki tiek uzkraut viņam virsū. Un viņš kā mūžīgais Dieva dēls, kā pilnīgi cilvēks uz Golgātas krusta samaksāja par taviem maniem grēkiem. Un vienīgais, ko viņš prasa no manis, viņš saka, agri notici tam, un tu vari noticēt tam. Tev nav jāgaida 3 un 10 dienas, varbūt tu vēl vispār esi neticīgs tagad skaties. Vienkārši notic tam, tu iegūsi brīvību no soda, no tā, kas tev velkās līdz kā nasta no tavas pagātnes, un Dievs tev piedos. Ne, viņš neizdzēsīs atmiņu, tu joprojām atcerēsies, ko tu esi darījis, bet tev nebūs jānes sods par to. Bībele saka, mūsu sods, mūsu kauns ir vienkārši uzkrauts viņam virsū. Tā kā vajag vienkārši izdarīt normālu izvēli. Un neklaus, ka vēlams saka, tu to nespēji, tu nevari. Tu esi radīts ar spēju uzticēties Dievam. Bet tad, kad cilvēks notic, ka viņš lūdz Dievam piedošanu, ir viena raksturvieta, kas runā par piedzimšanu no augšienes. Un liekas, nu jau viss kārtībā, es noticēju, un atkal tur tā Bībele man padara visu sarežģīt. Es tev viņu izlasīšu, un tad tu pastāstīsi par to, mēs parunāsim kopā ar skatītājiem, kas te vispār ir. Jāņa evaņģēlijā 1. nodaļā no 12. līdz 13. pantam, bet cik viņi uzņēma? Tas tie, kas patiešām noticēja un pieņem Jēzu savā dzīvē. Tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam, redz atkal ticība, ja? Kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Kad es lasu, izklausās tā, ka viņam sāka ticēt tie, kas ir gariņi vienkārši, ja? Kā, ne no miesas, ne no asinīm, bet kaut kādā veidā. Kad cilvēks sastāv no dvēseles garu miesu, mūsu gars dzīvo sadraudzībā ar Dievu. Un tajā brīdī, kad es noticu, mans gars sāk dzīvot sadraudzībā. Bet man liekas, ka šeit, cik viņi uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Un man liekas, tas ir būtiski svarīgs fakts, ja, kad tu var teikt, nu, tu nevaru tā vai savādāk, šī Dieva žēlastība, tad, kad tu tici uz Jēzu Kristu, Dievs piedod tavus grēkus, un viņš tev dod varu kļūt par Dieva bērnu. Ko tas nozīmē? Dieva bērns, Dievs ir taisns un svēts. Tad, kad tu tici uz Jēzu Kristu, Dievs maina, Bībelē teikt, izņemšu lauka akmeni sirdi, došu miesas sirdi, ja? Dažādas lietas piedzimt no Dieva gara un tā tālāk. Tas viss raksturo šo izmaiņu, kas notiek iekšā. No ārpuses paliek tāds pats, ja? Bet man iekšā notiek iekšēja izmaiņa, un šī iekšējā izmaiņa... No ārpus nozīmē, ka ar jaunpiedzimšanu krunks ārstēt nevar, ja? Nē, nu viennozīmīgi nevar. Bet es domāju, ka viņas paliek mazāk, jo pohaina rīta nav vairāk un krunks paliek mazāk. Tā kā tas arī pozitīvi. Laimīgi cilvēki labāk izstāst. Jā, pozitīvi ietekmē. Tāpēc es domāju, kad skaties uz cilvēku, tas baigi jaunais, domāju, viņš kādu kremu lieto. Ne, baznīcā iet, saprot. Viņš ir laimīgs, grēki ir piedoti, Dievs par viņu rūpējās, saprot. Paldies Dievam vēl. Tieši tā. Bet tas, kas notiek, es gribētu teikt, šī iekšējā izmaiņa, ja, un šī vara būt Dieva bērnam, tas nav vienkārši kaut kas tāds abstrakts. Tas nozīmē, ka Dievs dara mani spējīgu dzīvot taisnībā, darīt taisnību, dzīvot svētumā. Grēkot, tagad man gribās es biju grēka vergs, tagad es esmu brīvs no tās vedzības, kas man bija. Man nav jāgrēko, es neesmu piespies grēkot. Es atgriešanās, ja? Es burtiski nožēloju to, ko es darīju, es pagriežu tā muguru un vairāk tā nedaru, un es daru to, ko Dievs grib. Ar Dievu ir tas, ka es ne tikai nožēloju, un pagriežu muguru, un tagad man pašam jācīnās, jāiet uz priekšu ar saviem spēkiem, bet Dievs dara man spējību, kad es tajā jaunajā ceļā varu iet, darīt. Tas nozīmē, ka tev kā vecam dzērājam kādreiz, kad no rītiem pamodies gribējās iedzert, pareizi, ja? Šobrīd tu joprojām modies no rītiem rokas trīc un meklē... Kafiju. Tad tomēr kaut kāda atkarība ir, ja? No brīvs neesi, ja? Nē, tā pavisam reāli. Cilvēki, viņš tagad atnāk pie Dieva, viņš nožēlo savus grēkus, ja? Viņš lūdz Dievam piedošanu, bet viņš ir dzīvojis atkarībā. Un, ja viņam tagad ir jādzīvo mokās, ikreiz, kad viņš iet garām šņabi veikalā, viņš jau trīc, jau rokas raustās, viņš ierauga cigareti, jau zina, skrien pēc končika, nu, kas tā par glābšanu, ja? Nu, brīvs, es saprotu, brīvs, viņš iet garām, viņš saka, šņabi bode, un viņš aiziet tālāk, nopērk sev tur, zini, pepsīti padzerās ūdeni, nu. Es teikšu, apmēram, tas tieši to nozīmē. Es biju grēka vergs, es biju atkarīgs no cigaretēm, no alkohola un paliku uz dzīve, tad, kad es kļuvu kristietis, tas nebija man pienāku kaut kādu
pabeigt to darbu rezultātā vai vēl kaut kādā veidā. Es noticēju Jēzu Kristum, es teicu, Jēzu, tu vari piedot man. Viņš te uzdāvināja brīvību no tā? Viņš man uzdāvināja brīvību tajā pašā mirklī. Un es atceros brīdi, kad mēs ar tevi stāvējām un runājām par šo faktu. Mēs abi stāvējām un smēķējām, ja tu atceries. Neatceros. 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 Tas bija tā tavu draugu garā mājā. Jā, viņi vienalga netic, ka es kādreiz smēķēju, es tik svēts un balts iztās, Un mēs... Tu man jautāji par to faktu, ko es biju izdarījis. Tu teici, tagad tu būsi kristietis. Es teicu, es atceros, es ievilku dūmu, es teicu, jā. Un tajā brīdī es domāju, bet kāpēc es joprojām esmu šīs nikotīna vēja, kāpēc joprojām smēķēju? Un es nometu savu cigareti, un tā ir man pēdējā, es esmu brīvs no tā. Tajā brīdī, pirms tam es biju... Es zinu, ka tu vairāk nesmēķēji. Es zinu, ka vismaz svaigs gaiss nāk no tavas puses, nav tā nekā kāda, zini. Jo, bet tas bija būtiski. Es atceros, jo man tas bija būtiski. Jo un Bībelē teikts, atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Un šī patiesība ir tā, ka tu tici uz Jēzu, tici uz Jēzu Kristu, un tu saproti, ka tā atkarība, tas grēks, tas viss bija uzlikts viņam pie krusta, lai tu un es būtu brīvs. Tas nav, ka es tagad cīnos visu laiku, man joprojām ir iespēja iet veikalā, nopirkt cigaretes, bet man to nevajag. Un tā ir šī milzīgā starpība. Nevis, kad es nāku un atkal daru tos pašus vecos grēkus, bet es nāku pie Kristus. Kristus man piedod un dod spēku negrēkot. Jauns radījums, tas nozīmē, ka Dievs iekšēji tevi izmaina. Viņš tikai piedod tavus grēkus, viņš iekšēji izmaina. Dari jaunu. Runājot par to pašu smēķēšanu, protams, tas nav vienīgais grēks, bet viņš tāda spilgtāka lieta, uzreiz redzamāka lieta, ja? Man ļoti patika smēķēt un tas viss process un visa lieta, kas bija, vienkārši parasta atkarība, diemžēl. Un man bija grūti to asāt, bet tad vienā brīdī, es pat neatceros, kurā kaut kādā brīdī tas notika, un viss. Tagad, kad es sajūtu cigarešu smaku, nav aromāti, viņas smird. Viņas patiešām smird un smēķētāji piedodiet, viņas pa gabalu var sauost un ļoti smažo. Bet tad ir bijuši brīži, kad nenošāni no tā, kaut kur reizi 5 gados Pēkšņi viņi sāk smaržot. Viņi sāk smaržot, saprot? Bībelē saka, katru kārdinu viņa paša kārība. Saprot? Un viņi sāk smaržot. Un tas pieķeras sev pie domas, es domāju, vēlns joprojām strādā, saprot? Viņš mēģina tikš tev kaut kādā veidā iespēlēt iekšā, ja? Un, piemēram, ar to pašu alkoholu runājot, es vienmēr smējos, piena paks ir neizskatīgs lielākā daļa. Garām alkoholam, kas patiesībā iznīcina cilvēku dzīves, ja? Cietumā jau nesēž cilvēki pārdzēros pienu un uztaisīja problēmas, ja? Parasti sēž dzērumā sastrādāts problēmas. Viņš ir tā noformēts. Un brīvība nenozīmē, ka vēlns nekādinās, pareizi. Bet brīvība nozīmē, ka ja vecos laikos es viņam vienmēr teicu jā, un vai drīkst vēl, tad tagad es viņam saku nē. Un kad es jūtu, ka man ir grūti pateikt nē, es saku, Dievs palīdzi. Un Bībelē rakstīts, ka svētā gara spēkā, tas nozīmē, ka Dievs dod tev spēku to brīvību arī saglabāt. Izvēlēties nedarīt, ja, to, ko kādreiz darīt. Lieliski raksturvietas nozīmē, mēs piedzimstam burtiski, jā, mēs esam cilvēki, bet mēs vienlaicīgi esam Dieva bērni. Un tas jau ir lieliski. Iedomājies, tev tēvs debesīs, varbūt kādam vispār tēvs uz zemes nav normāls bijis, varbūt tev tēvs īsti nepatīk, bet Dievs ir super tēvs, kas par tevi rūpējās, kas gārā, kas dod tev visu dzīvē. Ir vēl viens pants, ko es gribētu ar tevi apskatīt. Un tad, kad mēs šo pantu apskatīsim, pēc šī panta apskatīšanas mēs uztaisīsim nelielu pārtraukumu, bet jūs nemūkiet projām. Pārtraukums būs varbūt kaut kādu minūti, ne vairāk, un mēs atgriezīsimies un runāsim vēl tālāk par šo raksturvietu, kur es lasīšu. Jāņa evaņģēlijā 3. nodaļa 16. pants. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Redzi, mēs ar tevi visu laiku runājam tagad par zemi. Es te uz zemes grēkoju, man te uz zemes Dievs parādīja, ka ir jātic, es sāku ticēt, man te uz zemes Dievs piedeva grēkus, man te uz zemes Dievs izmainīja mani, un tālāk te rakstīts mūžīgā dzīvība. Mēs zinām, ka pasaule neeksistēs mūžīgi. Jau arī zinātnieki to zina. Beidzot saprata, kas jau Bībelē sen bija rakstīts, ka pasaule nepastāvēs mūžīgi, ka tomēr kaut kādā brīdī viņai pienāk gals. Un mēs nezinām, cik tas ilgi būs, bet pat ja es nenodzīvoju līdz pasaules galam, varbūt ir kaut kāda diena, kad es ātrāk aizēju no šīs dzīves. Te ir rakstīts mūžīgā dzīvība. Tu pats teici, ka visi cilvēki kaut kad nomirst, bet te rakstīts mūžīgā dzīvība. Jā, man liekas, ka ir 2 grāvi. Viens grāvis ir dzīvot tā, ka visa dzīve ir tikai šeit, un otrs grāvis ir dzīvot tā, ka visa dzīve ir tikai debesīs, mūžībā.
kad mēs lūkojamies Bībelē, tad iet runa par Jēzus Kristus krustu, un viņš tur uznes mūsu grēkus, sodu, un uznes arī mūsu slimības. Kad glābšana, kad attiecības ar Dievu, tās ietekmē, tas radikāli ietekmē, pilnībā maina manu zemes dzīvi, un tas pilnībā maina manu mūžību. Ik viens cilvēks... Ko tas maina mūžību? Ik viens ir iespēja dažādas mūžības? Ik vienam cilvēkam tu neko te neslēp. Cilvēks kā tās, tu viņiem neko neslēp. Izstāst. Ko tu stāsti mainīt mūžību? Ik vienam cilvēkam, kā tu zini labi, ir dzīve, dvēsele, gars, un cilvēkam miesa mirst. Bet ik viens cilvēks dzīvo mūžīgi. Un tu lūkojies reliģijas. Pēc nāves mēs turpināsim eksistēt, pareizi? Tieši tā. Tas jau ir nopietni. Paklausies tālāk. Un ik vienam cilvēkam šeit uz zemes ir jāizdara izvēle. Un jāatbild uz jautājumu, kur tu vēlies pavadīt mūžību. Kristietība, attiecības ar Kristu ietekmē radikāli, kā es teicu, radikāli pilnībā maina manu zemes dzīvi un pilnībā visbūtiskāk maina mūžību. Bībelē teica, kas tic dēlam, tie mantos mūžīgu dzīvību, tie no nāves jau ir iegājuši dzīvībā. Ir kādas bailes, kas ir cilvēkiem. Neredzējis, ir kādas bailes, kas ir cilvēkiem, ko viņi saskarās, jo viņi pavisam maz ir. Man ir bail mirt. Man ir bail mirt, viņi saka, kāpēc? Pēc, ka liekas kaut kas nezināms, kaut kas briesmīgs. Bībelē saka, Jēzus ir nāvi uzvarējis. Un es ticu uz Jēzu, es ticu Bībelē saka par ticīgiem, ka viņi aizmieg, ka viņi aiziet, ka viņi iet no nāves dzīvībā. Ja mēs šeit piedzimstam, mēs sākam to pieaugšanas procesu un novecošanas procesu, un vienu dienu mēs mirsim. Bībele saka, ikvienam cilvēkam nāks piedzimt, tad mirt un tad tiesa. Ja? Šīs lietas ir neizbēgamas, bet tad, kad es ticu uz Jēzu, es zinu, ka ar nāvi nebeidzas viss. Es zinu, ka ir mūžīgā dzīvība. Un, ja ar nāvi jau nebeidz arī, pat ja viņš netic uz Jēzu, viņš turpinās eksistēt. Viņš iet mūžīgā nāvi, viņš iet atšķirtībā no Dieva. Tad viņš eksistēs bez Dieva. Ja tu lūkojies uz to, kas ir šajā pasaulē, kas ir labs, ir gaisma, ir siltums, ir mīlestība, ir taisnība. Tās ir lietas patiesībā, ko cilvēku vēlas, kas patiesībā ir labs, kas padara šo dzīvi tādu paudāmu, vispār dzīvojam. Un visas šīs lietas nāk no Dieva. Kad tu lūkojies uz Eli ir pilnīgi atšķirtība no Dieva. Tāpēc Bībeles ir galējā tumsībā. Tieši tā. Jo dzīvībā ir nepieciešama gaisma. Tieši tā. Tas nozīmē, ka tu burtiski nošķirs sevi no tā, kam tu esi radīts. Šausmīga nākotne patiesībā, ja cilvēks izvēlās neusticēties Dievam. Protams, neviens vien par to pasmējās, bet es gribētu runāt ar tiem, kuriem pietiek drosmes uzticēties Dievam. Iedomājies, klausies. Dievs ne tikai sūtīja savu dēlu, lai viņš paņemtu tavus grēkus. Dievam nebija mērķis tikai piedot tev. Dievam bija tālāks, garāks mērķis. Viņš paņēma visus tavus grēkus, visus uzkrāva Jēzum Kristum virsū. Jēzus Kristus burtiski nomira uz Golgātas krusta, samaksāja par taviem grēkiem. Bībele saka, viņa asins mūs šķīst no visiem grēkiem. Viņa brūcēs mēs esam dziedināti. Viņa ieliek kapā, viņš 3. dienā uzceļās no miroņiem, viņš ir augšā pie Tēva debesīs. Un šodien ikvienam, kurš nāk pie viņa, viņš var piedot, jo viņš ir jau samaksājis. Un tad, tu lūdz viņam piedošanu, tava grēki tiek piedot, un tava dzīve mainās, un mainās dzīve ne tikai šeit, viņš tev dod garantiju mūžīgai dzīvībai. Jēzus mācekļiem teica, viņš saka, es jums aizēju vietas sataisīt. Viņš aiziet kur pie Tēva, viņš saka, ka tur, kur es, lai arī jūs būtu, viņš saka, ņemšu jūs pie sevis. Un tas ir mērķis, tā ir pestīšana, ka ne tikai te, bet visu mūžību tu būsi kopā ar Dievu savu glābē. Un cik ir, pirms mēs ķersimies pie nākošā jautājumu, pirms mūsu pārtraukuma, es gribu kopā ar tevi pielūgt Dievu. Un ja tu neesi drošs par savu glābšanu, par savu pestīšanu, lūdz viņam piedošanu, un viņš tev piedos visu. Patiešām visu piedos. Jā, arī tev pilnīgi visu piedos. Un saka, Tēvs, piedod man, es esmu grēkojis, es gribu būt tavs bērns. Ja tu esi jau savu dzīvi uzticējis viņam, pasaka vienkārši paldies, saka, Tēvs, paldies, un padomā par saviem draugiem, kur nepazīst Jēzu, pastāst viņiem par glābšanu, jo Jēzus nomira arī par viņiem. Tēvs, tev lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Uzklausi ikvienu lūgšanu, mans Dievs. Un tad, kad viņi lūdz tev piedošanu, es jau zinu, ka tu viņiem piedod. Bet es lūdzu, lai dod viņiem drosmi, lai viņi var uzticēties tev, pielūgt tevi un pagodināt tavu vārdu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Amen.
Sveiki! Mēs esam atpakaļ un pārtraukums ir beidzies. Mēs drusku vairāk parunāsim par Jāņa 3.16. Es izlasīšu šo rakstu vietu, un tad mēs ar Modri parunāsim. Te arī ir kaut kādi atslēgas vārdi. Atslēgas vārds ir kaut kas tāds, kas ļoti svarīgs. Bez atslēgas tu mājā netiec iekšā, tev vajag kaut kā tās durvis atslēgt vaļā un tikt iekšā. Cits saka, ka lauznis ir labākā atslēga, nu tad sauc šos vārdus par laužņu vārdiem, ja, kad atver vaļā to, kas bija aizslēgts. Un Bībele vispār arī kristietība sauc par atklāsmes reliģiju, jo to, ko cilvēki nesaprot, viņiem negaidot, viņi saprot, viņiem atklājās, viņi ierauga. Nu, lūk, Jāņa 3.16. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tu, kad skaties un lasīji, tu sev kaut kur mācību materiālu atzīmēji, kas tev likās atslēgas vārds, vissvarīgākais vārds? Man liekas, ka vissvarīgākais tas, ka Dievs pasauli mīlēja. Tad atslēgas vārds ir mīlestība tev, ja? Jā, jo mīlestība, tas nav tikai sajūtas, kad lūkojies, atkal, protams, Bībelē. Jā, jo mīlestība šodien tas ir tāds, es jūtos labi, es mīlu, ir kaut kādas sajūtas, un es nezinu, tur putneņi un sirdis un tā tālāk, jā. Bet lūkojies Dieva mīlestība, tā ir mīlestība, kas rīkojās, kas dara, lai glābtu. Mīlestība nav 3 sirsnīgas īziņas beigās, jā? Viennozīmīgi nē, tas ir tikai 3 sirsnīgas. Jā. Un pat, ja es uzlieku pēc 3 sirsnījām happy face... Es varbūt mazliet tā, es nezinu, nebūs taktiski, bet sirsniņi ir arī uz konkrēts mājas durvīm bieži vien. Un tur nekāda mīlestība nav pareizi. Pilnīgi nav nekāda mīlestība, klausies. Tas, ko mēs te ar Modri dusiņi ironizējam un smējamies, mūsdienās par mīlestību, te, kur mēs dzīvojam, vienkārši vairs runā pilnīgi kā, ne par tādu, kādu viņa patiesībā Bībelē ir, un Bībelē mīlestība vienmēr ir praktiski, viņa kaut ko dara pareizi. Tad ir teikts, Dievs mīlēja, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu. Mīlestības dēļ viņš deva, jo mīlestība viņa deva. Jā. Es sev rakstīju citu vārdu, es sev pierakstīju vārdu ticība, man tas likās ļoti svarīgs vārds. Bet laikam ir tev taisnība, un man jāsaka, varbūt man drusciņ taisnība, jo ticība ir kaut kas mums ir ļoti svarīgs, lai mēs varētu to mīlestību dabūt, bet ja nebūtu Dieva mīlestības, tad es varētu arī ticēt... Mana ticība atsauc uz Dieva mīlestībai. Mīlestība vispirms, pareizi. Jā, Dievs tik ļoti, viņš pierāda, mēs lasījām pirms tam Romiešiem 5.8, bet Dievs savu mīlestības mums pierāda ar to, ka Kristus par mums mirst, kad vēl mēs bijām grēcinieki. Nevis, nevis tāpēc, ka es ļoti, ļoti ticēju, viņš sāka mani mīlēt, bet viņš mani mīlēja, man ir jēga ticēt tagad. Tas super. Iedomājies, ka Dievs izdarīja visu, un patiesībā nav attaisnojuma, lai pateikt, man tevi nevajag un es negribu. Ja? Viss ir izdarīts, un viņš mūs mīl nevis tāpēc, ka mēs ļoti, ļoti ticam, bet viņš mūs mīl vienkārši tāpēc, ka mēs esam. Un mums ir jēga tāpēc ticēt viņam. Superīgi liels vārds. Un, kad es sev rakstīju par ticību, es sev rakstīju tā, ka pārliecība par Kristu, kā Dieva dēlu un glābēju, tā ir ticība, es esmu pārliecināts. No šī panta, ja, ticība, protams, ir plašāk definējama, bet šī pantā es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Viņš ir nomiris par mani, samaksājis par maniem grēkiem. Man liekas, tā pārliecība, ticība, ja mēs pārliecība par neredzamām lietām, bet ja mēs lūkojamies uz Dievu, tad ir kaut kas, Svētais Gars mūs pārliecina par Kristu, bet šī mūsu ticība, tas nav kaut kas tāds konstants, tas ir pieaugošs. Jo, kad tu dzīvo ar Dievu, tu iepazīsti Kristu, tu dzīvo, un šī pārliecība, ja es tā varētu saukt ticību, ja? Šī pārliecība par Dievu, viņa pieaug. Ticība ar iepazīšanu iet roku rokā. Es viņu zinu, es viņu pazīstu, es viņu iepazīstu, es uzzinu vēl vairāk, un man ir vēl vairāk iespējams viņam uzticēties, un man arī vieglāk viņam uzticēties, jo es viņu zinu un pazīstu. Jā, mēs lūkojamies uz Kristu un Dieva mīlestību. Dievs mīl cilvēku, un viņš šo mīlestību atklāja. Viņš atklāja to savā dēlā. Jo ko par Dievu var zināt, tas nav apslēpts. Jā, šī mīlestība ir atklāta, un tieši tā patieksme, tu uzticies, tu tici, un Dievs turpina atklāt sevi, jo Dievs ir, neaptverami liels, tāpēc bet viņš atklāja sevi. Jā, tāpēc bieži vien, kad sludina evaņģēliju, varbūt pats arī redzējis, vienmēr, ja ir labs patiesi Dieva vārds, vienmēr zālē ir kāds, kuram asaras sāk tecēt. Un nekas jau nav sod. Tu vienkārši viņam saki un stāsti par Dieva mīlestību, un arī tu viņam pasaki. Visi ir grēkojuši, un tu esi grēkojis, un tev ir vajadzīga glābšana. Un cits sēž un mēģina tur izvairīties no tā, un viņš vienkārši raud. Ja? Viņš saprot, ka Dievs viņu mīl, saprot.
Un tās nav kaut kādas šausmas masārs, ja tas cilvēks ir, viņš laimīgs, viņam ir piedošana. Man liekas, ir šīs divas lietas, kas ir būtiskas, kad tiek evaņģēlijs sludināts un kad ir vienkārši, kad ir kaut kas pretējs, kaut kas cits, kad vēlns to dara vai cilvēks pats sevi nosoda, ja? Evaņģēlijs viņš nāk, viņš saka, tu esi grēkojis, tu esi grēcinieks un grēka alga ir nāve. Jā. Bet evaņģēlijs tūlīt pat norāda šo Dievu mīlestību, Dievu balva, Dievu balva, Dievu dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu. Skaties, kas viņam tic? Tie mūžīgā dzīvība. Jā. Re, kur arī ir pestīšana, ja? Es ticu Jēzum Kristum. Ja tu ar savu sirdi ticēsi un ar muti apliecinās, tu būsi labs, pareizi. Tieši tā. Tas, ko es ticu, un es varu apliecināt. Ja tad mēs gan izlābām tevi šogad, tu apliecināji visiem skatītājiem, ka tu tici Jēzum Kristum. Amen. Man prieks par tevi jau. Mēs drusiņu varam otru, protams, pajokojamies, bet tas nenozīmē, ka mēs jokojamies par Dievu vai par Bībeli. Mēs esam cilvēki, un Dievs mums neprasa, lai mēs paliktu par vecām sačākstējušām piepēm, kas ar skābu ģīmi ir visu laiku gaudulīgā balsī stāsta par Dievu. Es nekur to Bībelē nevaru atrast, ja? Un Dievs no manis to nav prasījis. Un tad, kad es kļuvu par jaunu radījumu, Dievs arī man nepaņēma un nesalauza man raksturam mugurkaulu un nepārtaisīja man pilnīgi savādāk. Es joprojām esmu tāds, kāds es esmu. Es daudz smaidu, es daudz varu smieties. Ja? Man nav jātēlo no sevis kaut kāds svētums, jo mans svētums mani nevar glābt, mans tēlotais svētums, bet Dieva dāvana, ka viņš mūs taisno bez nopelna pareizi. Viņš man burtiski uzdāvina to, viņš izmaina mani, jā. Es nerunāju par grēku, jo smiešanās nav grēks, ja? Jautrība nav grēks, ja grēks ir citas lietas. Ja? Man liekas, patiesībā cilvēks, tad, kad viņš atzīst Kristu un piedzimst no Dieva gara, viņš patiesībā var pa īstam būt tāds, kāds viņš ir. Normāls! Bībele saka, taisnība, miers un prieks svētajā garā. Un daudzi cilvēki dzīvo šajā pasaulē. Vans Alvišs dziedāja dziesmu ar miru dzīvi ar sen apakaļ par dzējnieku, kurš gāja tur masas strāva nost. Es esmu 41 gadu vecs. Viņš atcerās tik vecas dziesmas, ko mēs pat nezinām. Bet ir jauns kaut kas līdzīgs, kāds viņi dziedāja te pavisam nesen kaut kur kāds vēl kārā dziedāja. Ja? Bet patiesībā tas, ka daudz tēlo. Un tas, ka tu kļūst Dieva bērns, kristietis, tu beidzot tā normāli brīvi vari dzīvot tāds, kāds tu esi. Šodien baznīcā, lai man piedod visi tie vecie gudrie kristieši, man liekas, ka šobrīd baznīcā, drusiņi joprojām viens otrs cenšas notēlot baigo ticību. Tu teici pareizi, mēs paliekam cilvēki. Jā. Un kā cilvēkiem mums ir iespēja atkal, jā, šī mūsu ticība nav kaut kas, mēs nācām, saņēmām, tas ir kaut kas manas attiecības ar Dievu ikdienas. Un, ja mans attiecības ar Dievu nav ikdienas, jo vairāk es dzīvoju Dievam, jo vairāk ir šī taisnība manā dzīves, varbūt tāds, kāds es esmu. Un jo mazāk ar Dievu, jo vairāk nāk atpakaļ visu šīs lietas. Zini, ko es gribu pateikt? Nezinu, varbūt Moris man piekritīs, vai izstāstīs, kā tas ir. Tad, kad tu ieiet draudzē, un tev ir jāiet uz draudzi, tas, ka tu esi glābts un pestīts, tev nav jāsēž mājās vienkārši un jādomā, tu tad pazaudēsi savu ticību, tev ir jāiet draudzi. Un tu ies draudzē, tu ieraudzīs cilvēkus, un tev liekas, ka viņi nav īsti. Un vēlas tev reiz pateikt, zini, Dievs nav īsts. Tā nav taisnība. Kad Ādams ar Ievu sagrēkoja, Dievs neizmainījās. Dievs palika tāds pats, kāds viņš bija. Ja? Un tikai tāpēc vien, ka kāds tu ieraugi kādu, kurš nav tur tā, kā tev liekas kristietim jābūt, tas nepierāda, ka Dievs ir mainījies. Ja? Tas tikai atkal pierāda to, ka mēs cilvēki esam grēcīgi. Ne visi, kas iet baznīcā, patiešām klausa Dievam. Ne visi, kas sēž draudzē, vienmēr uzvedās tā, kā vajag. Es teikšu, paldies Dievam, tad viņš tur sēž. Varbūt vienu dienu viņš tad mainīsies, viņš dzirdēs vārdu. Ļoti labi. Bet, zin kā, reizēm cilvēks apniš, ka tur jūs kristieši, tur visu liekuļu vai vēl kaut kā. Ir brīži, ja, kad es, piemēram, esmu pat nosludinu, ir runa bijusi, ja es norunāju. Un es pēc tam sēžu, ja, un savas pusdienas ēdu, un es jau zinu, šito es izdarīju nepareizi, tas bija nepareizi, tur es pāršāvu pār strīpai, tur, ja. Un es to zinu, saprot. Un ja ik reiz draudze, kad viņi ierauga mani, ka es to runu neesmu norunājis tur perfektā līmenī, tagad pagriezīs muguru, pacels, izdarīt, Dieva nav, ja, tas ir nepareizi. Un neļauj vēlam sevi apzakt. Tu neskaties uz cilvēkiem, tu lasi Bībeli, un Bībeli, zin, kā Pāvils saka Timotejam, Timotejs jauns cilvēks, viņš raksta, kļūsti tu par paraugu. Jā, bet viņš ko Jēzus saka farizējiem. Viņš saka, kurš ir bez grēka, lai met pirmo akmeni. Jā, viņi visi aizgāja. Visi devās projām. Baigais bars grēcinieki, bet visi farizēji. Kad redz citu grēkus, dar parasti apstīties arī uz sevi. Tu redz citu nepilnības, palūkojies uz sevi arī. Tā ir taisnība. Tā kā, ja
tu atcerēsies, ka tu neesi super cilvēks un pats labākais, un tu esi perfekts un bezgrēcīgs un vispārējie grēcinieki, tev būs vieglāk iekļauties draudzē. Un otra lieta, ko tev vajadzētu atcerēties, ka draudzē sēž tādu pašu cilvēku kā tu, un viņi nevienmēr uzvedās tā, kā Bībelē prasīs, bet tas nenozīmē, ka Dieva nav. Pestīšana ir ticībā uz Jēzus Kristu mūžīgā dzīvība. Man vajadzēja šo pantu druscītiņu pārfrāzēt, es uzrakstīju tā. Dievs mani mīl, un lai mani glābtu, no nāves sūtīja Jēzu Kristu. Ja ticēšu viņam, būšu glābts. Kā tev patīk? Jā, tas pats citiem vārdiem. Nu jā, es pārfrāzēju vienkārši tādā sev saprotamā veidā. Kā tu to mēģinātu pateikt? Apmēram droši vien tāpat kaut kur, jo es pārfrāzētu tā, ka, ja es neticēšu Jēzum, es pazudīšu. Ja neticēšu Jēzum, cik tu nonāks tā ellē, par ko mēs runājam, pareizi? Jā, bet arī šeit uz zemes. Jā, bet es plānoju iet uz debesīm, tu labāk papūlies. Es centīšos. Nē, nu, kā man, bračka, zin kā, saprot, visa ģimene laužās uz debesīm, ja tu vienā brīdī izdomā, jā? Un tie, kas jūs skaties un domājat, es esmu vienīgais ticīgais, zin kā Bībelē rakstīts, tici tu, Pāvils teica, ja nemaldos cietumsargam, kurš palika ticīgs, tici tu un tiksi glābts tu un viss tavs nams. Ja tu, ir rakstīts arī par ģimenēm, ja, kad ja ticīgas sievas dēļ tiek svētīti bērni. Jā. Ja, tas nozīmē, ka ja tu esi pirmais ģimenē, vecā darībā ir rakstīts, ka ja kāds tur atkāpjās no Dieva, tad tur visādi sodi, lāsti un vēl kaut kas, ja, un tajā dzimtā tur līdz kurām tur tām paudzēm iet, bet tad tur tālāk rakstīts, ko es kāpēc viena daļa negrib lasīt, bet tur rakstīts, ka ja tajā dzimtā kāds atgriežas, pilnīgi vienalga, kāda ir bijis tavu pagātne, kāda ir bijis tavu senči, vecietā un vēl kaut kas, Bībele saka, ja kāds atgriežas, tad no tevis Dievs iesāks svētīt. Iedomājies, tu vari būt par pirmo svētīgo cilvēku visā savā ģimenē, tu vari būt burtiski kā atslēga visai savai ģimenei, un tu to neesi pelnījis. Neviens to nav pelnījis, un Dievs tev to ir uzdāvinājis tikai tāpēc, ka viņš tev mīlēja, Jēzus Kristus nomira uz Golgātas krusta, viņš samaksāja par taviem grēkiem, tu burtiski vari saņemt piedošanu un glābšanu ticībā uz Jēzu Kristu, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Dieva dāvana. Skaties, Bībele vēl saka, katra liecība jāapstiprina no 2 vai 3 liecinieku puses, kā pie tiesas galda. Ticībā, pareizi. Amen. Bez darbiem? Pilnīgi. Bez darbiem? Ticībā. Es viņam piekrītu. Un ne tāpēc, ka viņš ir man brālis un mācītājs mūrs, bet tāpēc, ka Bībele to saka. Un zini, kas ir? Mēs tev to sakam. Bībele to saka, un tu savā sirdī to jūti. Pestīšana ir dāvana, ko Dievs tev burtiski ir uzdāvinājis. Un mēs noslēgsim šo raidījumu, bet es gribētu, lai Modris tev dažus vārdus pasaka par ticību. Es nezinu, varbūt par savu ticību drusciņu pasaki par jaunpiedzimšanas brīdi un beigās pielūdz Dievu ar skatītājiem, tad mēs arī noslēgsim šo raidījumu par pestīšanu. Es piedzimu ģimenē, kur par Dievu stāstīju no bērnības, bet es neticēju, es neizvēlējos darīt to, ko es zināju, ko man teica, kas ir patiesība, bet tajā brīdī, kad Dievs uzrunāja mani, un tas bija man tā, kad es sēdēju dievkalpojumā un Dievs runāja manā sirdī, viņš teica, Modri, es mīlu tevi. Varbūt tāpēc man liekas šis te svarīgākais, ka Dievs ir mīlējis pasauli. Jo mīļākais pants. Es nezinu patiesībā, man ir kāds mīļākais pants Bībelē, es mīlu Dievu vārdu, bet tas bija priekš maniem ļoti personiski, jo es zinādams visu biju darījis visu nepareizi. Varbūt tu tieši tāpat zini visu, bet darījis visu nepareizi. Tad es teicu, Jēzu, ja tu vari, piedot man. Es vēlos teikt, ka Dieva žēlastība attiecas uz jebkuru grēku, uz jebkuru lietu, ko tu esi darījis. Nav nekā tāda, ko Dievs nespēja tev piedot. Un tad, kad tu saki Jēzum, tu atzīsti sev par grēcinieku, saki Jēzum, Jēzu, piedod man, Jēzus piedod. Un viņš dara visu jaunu. Uzticies viņam. Uzticies viņam. Un tu redzēsi, ka tas, ko mēs runājam šodien, ka tā ir patiesība. Jo reāli tas notiks tavā dzīvē. Tā no neticības līdz ticībai ir viens solis. Tad, kad tu izvēlies ticēt, un tad Dievs maina absolūti visu. Izvēlies ticēt viņam šodien. Pielūdz Dievu ar skatītājiem, un tad es pateikšu, ko mēs darīsim tālāk. Debes Tēvs, es Tev pateicos, Jēzu, ka Tu mūs mīli. Es Tev pateicos, ka Tu sūtīsi savu vienpiedzimušo dēlu. Es Tev pateicos, ka Tu mainīji manu sirdi, manu dzīvi, un es lūdzu, pieskaries ikvienam, kas šodien skatās mūs.
Pieskaries ikvienam, kas lūdz, un dod viņiem jaunu sirdi un jaunu dzīvi. Jēzus vārdā. Amen. Ok, tiekamies nākamā nedēļa. Otrdien, 8:00 vakarā. Čau!